Sveiki! Es domāju, ka karstā vasaras dienā nekas nevar būt labāks, kā iedzert atsvaidzinošu glāzi lasī. Kas ir lasī? Tas ir indiešu nacionālais dzēriens, ko es pirmoreiz pagaršoju ceļojot pa Indiju. Un tad es šo recepti atcerējos un parādīšu jums, kā pagatavot lasī latviešu variantu. Lai to pagatavot, mums būs nepieciešams parīts ūdens, jogurts bez piedevām un dažādi augļi. Tas var būt ogas, zemenes, ķirši vai jebkāda citi augļi. Mēs šodien pagatavosim 3 veidu lasī. No banāniem, no nektarīniem un no mango. Tātad augļus sagriežam smalkos gabaliņos un mums būs vajadzīgs blenders. Ko mēs darām? Mēs pirmo taisīsim banānu lasī. Liekam iekšā banānu un lieksim klāt ūdeni un jogurtu. Proporcija ir apmēram 2:1. Tad 2 daļas jogurta, 1 daļa ūdens. Ņemam jogurtu, liekam klāt. Liekam klāt. Un liekam klāt ūdeni. Es tā mēģināšu zast. Vairāk nevajag. Esam vācīt. Tā. Kad ir samalies, mūsu lasī ir gatavs. Tā, šis ir banānu lasī. Tā. Un tagad uztaisīsim mango un nektarīnu lasī. Abus divus liksim iekšā gan mango, gan nektarīnus. Tā kā gan mango, gan nektarīni ir diezgan skāpi, man patīk pielikt klāt nedaudz cukura. Nu, kādas 2, 3 tēkarotes. Un arī liekam klāt jogurtu. Atceramies, proporcija bija 2 daļas jogurta, 1 daļa ūdens. Tad jogurta 2 reiz vairāk nekā ūdens. Un pieliekam ūdeni. Kaut kur tā. Taisam vākus. Un liekam maltīs. Tā lasī vajag diezgan ilgi pakot, lai viņš tā kā sakuļās putiņās, tad viņš tāds viegls un gaisīgs. Tā, arī šis lasī ir gatavs. Un lejam to glāzē. Viņš tāds pūtains un viegls. Pagaršosim mūsu lasī. Ļoti garšīgs. Dariet lasī un baudiet vasaru.